Gana dzerts no gana. Jaunais cilvēks radiofonā, kuru zveja satika, bija vārdā Raimonds Pauls. Kā zvejam toreiz licies ļoti uzņēmīgs, enerģisks un arī grēcīgs. Edgars Zveja mēģināja Raimondu Paulu šad tad audzināt, sakot... Jaunais cilvēks, tā nevajag savaldieties, pietaupiet spēkus. Bet Pauls, kā jau Pauls, tikai paskatījies caur pieri uz vecāko aizrādītāju un savā stilā norūcis. Būs jau labi, vecais cilvēku. Un neklausīs, protams. Gana dzerts no gana. Sirds vēl gluži mundra. Kas tas? Burnieks! Ej, jūs, vecie jūras vilki, nāciet šurp! Ej, jūrnieki! Tēvijāks šokojas tālumā, kur aiziet tas rītausmas pālumā. Uz tāda reiz braucu pats, kad biju jauns, biju stāvs. Ei, draugi, vai viļņus tur necenā, vai buras nav pieplūkis grecenā. Kā jaunības dienas ēš tas pats, kas ceļā šāds. Sirdī tas laiks vēl skan, jūras vēž ciets spīvs, no draugiem, kas bijreiz man. Tikai dažs vairs šodien dzīves, vasara, rudens vai ziematā. Es pielāpu tīklus tu ciematā, un jūtos kā toreiz vēl, kad biju jauns, biju sauts. Ei, draugi, vai viļņus tur necenā, vai buras nav pieplūkis grecenā. Kā jaunības dienas ēš tas pats, kas ceļā šāds. Sirdī tas laiks vēl skan, jūras vēž ciets spīvs, no draugiem, kas bijreiz man. Tikai dažs vairs šodien dzīves, burnieks šokojas tālumā, kur aiziet tas rītausmas pālumā. Uz tāda reiz braucu pats, kad biju jauns un stāvs. Vecā jūrnieka stāstu Paula pirmajā platē ar sarkanu pelēko vāku atcerēties dziedājis Dislavs Romanovskis, lai gan dziesmu klausītāji iepazina ar radio un ar Edgara Zvejas palīdzību. Viņš bija pirmais. Nesalīdzināsim, taču skaidrs noteikti, manuprāt, ir viens, ka tikko dzirdētais Zvejas ieraksts noteikti nav zaudētais. Es varētu piekrist. Edgaram Zvejam jūras iesmas skan pārliecinoši, kā nekā Liepājas puika, audzis pie jūras. Puika, kam netīk prasīt atļauju, kas skrien viļņos, nirstais trešās sēkļa un tīk būt brīvam. Sirds vēl gluži mundra. Kas tas? Burnieks! Burnieks šokojas tālumā, kur aiziet tas rītausmas pālumā. Uz tāda reiz braucu pats, kad biju jauns un stāvs.